Latvijā pirmo reizi veikts vērienīgs biomonitoringa pētījums, kas nosaka, kādas ķīmiskas vielas satur mūsu organisms un kādas negatīvas sekas tas var atstāt uz mūsu veselību. Vai pirmie rezultāti ir šokējoši pētniekus un kā tad latvieši izskatās uz eiropiešu fona? To dodos noskaidrot uz RSU Zinātnisko centru. Rīgas Stradiņu Universitātes darba drošības un vides veselības institūta veiktajā pētījumā piedalījās 404 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem. Pilotprojektā izvērtētas 318 ķīmiskās vielas, no kurām 30 vielas noteiktas kā visvairāk prioritāras. Tie ir pesticīdi, plastmasu sastāvā esošās piedevas, piemēram, ftalāti un bisfenoli, ilgnoturīgās PFAS vielas, kā arī smagie metāli, policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži un citas vielas. Šīs ķīmiskās vielas mēs uzņemam dažādos veidos, ieelpojot, saskarē ar ādu un apēdot. Sveiki, Inese! Par šo te pētījumu runājot, tad daudz dažādas ķīmiskas vielas. Tagad ir skaidri vismaz šie pirmie pētījuma rezultāti. Kāpēc tad mums ir svarīgi zināt, kādas ķīmiskas vielas satur cilvēku organisms? Tātad mēs runājam šobrīd par prioritārām vielām, kurām ir zināms noteikts kaitīgums, un mums ir svarīgi neļaut cilvēkiem vairāk sakrāt savā organismā šīs kaitīgās vielas. Un ja kāds ir pārmērīgi daudz kļūt, tad laicīgi arī izslēgt ne tikai no cilvēku organismu, bet galvenais ir atrast, kurā vidē tas ir, lai tīri kontakta ceļā cilvēks neiegūt šo ķīmisko vielu koncentrāciju savā organismā, kas pēc tam tālāk var atsaukties uz dažādām slimībām, izmaiņām un nepatīkamām sekām. Ķīmiskās vielas. Sakiet, cik tad varbūt daudz dažādos veidos mēs tajā savā ikdienā tad uzņemam šīs ķīmiskās vielas? Iespējams, mēs ļoti bieži pat neaizdomājamies, ka lūk, kaut kāda viena vai otra mūsu izvēle vai nodarbe pastiprina šo ķīmisko vielu nonākšanu organismā. Pavisam noteikti, jo mēs kontaktu ar ķīmiskajām vielām jau sākam no rīta pamostoties. Mēs dodamies uz vannas istabu, mēs mazgājam matus, mēs ņemam šampūnus, mēs ņemam kurš nu ko, vai tur skūšanās krēmi, vai pēc tam parastie dienas krēmi un vēl visādi tagad daudz un dažādi kosmētiskie līdzekļi, ko mēs liekam virsū. Tāpatās arī zobu pasta, un tā sākās mūsu šī diena. Tad pēc tam ir kafija, tēja, kas no kuram, bet arī šīs gan kafijas, gan tējas kādreiz ar kaut ko ir apstrādāts, un kaut kādas atliek vielas arī nonāk mūsu organismā, tīri dzerot kafiju, ēdot brokastis, ēdot ceptus produktus, tad māja, riņķi apkārt, putekļi, un tur ir diezgan daudz, viss kaut kas, par ko mēs neaizdomājamies. Mums liekas tās parastas lietas. Bet, tas var skart, vai lēnā garā. Ir tādas ķīmiskās vielas, kas var lēnā garā uzkrāties, tātad pamazām mēs nerunājam par lielām koncentrācijām, mēs runājam par ārkārtīgi mazām koncentrācijām. Bet tad no dienas uz dienu, un gadu gadiem, tad tas ir papilītē, un tad jau sanāk diezgan tāds, kas savācās kopā, un tad jau mēs varam ar noteiktām metodēm konstatēt šīs ķīmiskās vielas. Vai vispār tajā mūsdienu dzīves ritmā ir iespējams pilnībā izvairīties no šīm ķīmiskām vielām, vai tā ir tāda utopija? Jāsāk ar to, ka cilvēks pats ir sastāv no daudz un dažādām ķīmiskām vielām. Viens no pamatelementiem, protams, ir ūdens, kas ir cilvēka organismā. Un mēs nevaram izvairīties ne no ķīmiskām vielām, ne no ķīmiskiem elementiem. Tas visa mūsu pasaule no tā sastāv. Tiesa gan mēs varam izvairīties no bīstamākām ķīmiskām vielām. Ja mēs zinām ķīmisko vielu novērtējumus, mēs varam darīt izvēles tā, lai mēs mazāk kontaktētos ar šīm bīstamajām vielām. Pieņemt savus lēmumus un pēc tam nevainot citus, ka kāds tur ir vainīgs. Un ar ķīmiskām vielām ir vēl tāda lieta, ka liela daļa no šīm kaitīgajām vielām nav ar akūtu toksisku iedarbību. Tas nozīmē, ka mēs uzreiz neredzam to ietekmi. Mēs to ietekmi redzēsim pēc gadiem. Dažām labām varbūt arī pēc 30 gadiem mēs to tādu nepatīkamu slimību gadījumā, ļaunu slimību gadījumā, kā vēža attīstība. Tur ir vajadzīgs noteikts periods, kamēr šī
slimība attīstās. Vai, tiksim, konkrēti jauns cilvēks nejūt neko, bet ir pārmantot efekti, kad ietekmē reproduktīvo sistēmu, un tad var, tiksim, bērns piedzimt ar kaut kādiem traucējumiem jau attīstībā vai fiziskiem defektiem. Ja? Tas arī var būt dažādu ķīmisko vielu izraisīts. Tāpēc šīs ķīmiskās vielas tiek ierobežotas. Ja? Ko mēs, teiksim, varam izdarīt kaut kādus vismaz pirmos secinājumus, kā tad tie latvieši izskatās uz kopējā fona, vai mums ir kaut kas izteikti vairāk mūsu organismos, tieši, ja mēs runājam par tām bīstamajām ķīmiskajām vielām? Raugoties uz šo te nelielo pilotu projekta grupu, man jāsaka, ka mēs neizskatāmies slikti uz pārējām Eiropas valstīm, ar kuru rezultātiem mēs varam salīdzināt. Mums ir daļa, kas ir līdzīga tā kā ir Eiropā. Teiksim, mēs runājam par pesticīdiem, tad pesticīdi mūsu cilvēki ir tīrāki. Ja? Mums nav tik liela buķeta, kā tas, piemēram, Spānijā vai Nīderlandē mūsu šo pesticīdu saraksts ir īsāks, ko mēs redzam cilvēku organismā. Bet mums ir nepieciešams šie dati, lai mēs spētu monitorēt, kontrolēt, vai nav vajadzīgas kādas izmaiņas vides likumdošanā, jo tieši, piemēram, tajā pašā Vācijā biomonitoringa stāsts jau ir apmēram 40 gadus. Un sistemātiski ar noteiktu periodu, tas nenozīmē, ka katru gadu visi, ja? Tātad ar noteiktu periodu kontrolējot cilvēku organismus, skatoties, tad ir panākti ierobežojumi dažādi ūdens līmenī, ūdens vidē rādītājiem, tad tiem pašiem smagajiem metāliem, tādējādi samazinot, teiksim, šos smagos metālus. Ūdenī ir panākts, ka arī cilvēku organismā automātiski samazinās šie te piesārņotāji. Tad tas ir tāds kopējs stāsts par vides un cilvēka miedarbību. Ja. Tāds izejas fails patiesībā šis ir tāds ļoti nozīmīgs. Jā, ir ļoti svarīgs, lai mēs saprastu, jo mums ir ļoti labi organizēts vides monitorings, ka mēs skatāmies ūdeni, mēs skatāmies augsni, bet mēs līdz šim tā lielā mērogā neesam pētījuši cilvēku. Pasaulē pierādīts, ka ir vajadzīgi arī dati par cilvēkiem, jo cilvēkā nonāk maisījums. Buķete. Un šī ķīmiskās vielas arī kā buķete sāka viena ar otru spēlēties. Ja? Kaut kas var palielināties, kaut kas viena otra vielas satiekoties kopā iedomā, ka mēs tagad esam gana stiprs un mēs varam to efektu padarīt spēcīgāku. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi sekot līdzi, kā tas izskatās cilvēku organismā un saulaicīgi jau pieņemt lēmumus, lai ierobežot kādu no šīm ķīmiskajām vielām, lai mēs saglabātu gan reproduktīvo veselību, ja, gan arī samazinātu vēža saslimšanu vai kaut kādas imūnu saslimšanas mazinātu. Tāpēc, ka tur arī var būt ķīmiskās vielas, kas šo te efektus izraisa. Pat kā uzzinājām, ka viens no veidiem, kā organisms uzņem šīs ķīmiskās vielas, ir ēdot, un arī dažādas vielas mēs varam uzņemt, izdarot nepreizes izvēles, gatavojot produktus. Kuras tad būs tās gudrākās izvēles mūsu organismam un mūsu veselībai? To šodien es esmu uzaicinājis ciemos veikalā diētas ārsti Lolitu Neimani, un mēs tad sāksim to mūsu sarunu ar pannām. Kāpēc pannām tieši? Jā. Kopumā es gribētu teikt, ka visaudzīgākā gatavošana ir tvaicēšana. Tad ir sautēšana, tad ir vārīšana, tad būtu jāiet uz katliem, bet tur patiesībā nav tik liela nozīme kāds katls. Tur galvenais, lai ir vāciņš virsū, lai neizgaro, labās uzturvielas kā vitamīni. Bet kāpēc pannas? Tāpēc, ka daudziem jau negribās gaidīt, kamēr tur lēni iztvaicēsies. Atnāk no darba un ir panna. Un pannu izvēlēties, tas nav vienkārši. Laikam numur 1 gribētu teikt, lēta panna nevar būt laba panna. Un mans tāds ieteikums, paņem pannu rokā. Ja viņi ir ārkārtīgi viegli, tas dibens ir ļoti plāns, pannai ilgs mūžs nebūs. Vēl es gribētu teikt, ka, protams, ir arī mūžīgās pannas, tādas tā kā čuguna. Bet tur tad ir speciāla kopšana, un droši vien var mantot no omītes un no mammas. Man kaut kā ar čugunu pannām man ir mājās, bet neveicās. Es laikam nemāku tā ļoti pieskatīt, lai gan priekš plova man ir tāds liels tā kā kazāns priekš plova.
Bet vispār pannām numur 1, kas ir jāatcerās, viņa nav mūžīga, ja iet runa par citām. Un tikko pannā parādās skrāpējumi, pat pie vissaudzīgākā, tur var būt koka lāpstiņa vai, protams, neiet runa, ka kāds ar dakšu un nazi skrāpē. Bet vienalga, tās pannas tomēr ar keramikas virsu, tas pamats var būt alumīnijs, pamats var būt nerūsējošs tērauds. Ja mēs gribam cept visam bez taukiem, tad mums nederēs čuguns un nerūsējošs tērauds, tur noteikti tauks vajag. Tās, kas jau ir ar pārklājumu, tur patiešām, kamēr jauna panna, var uzsist olu un smuki noslidināt. Tad lūk, šīm pannām vienalga jābūt smagām un nedrīkst būt skrāpētām. Katrai labai nama mātei ir vairākas pannas. Viena var būt priekš plānām pankūciņām, viena var būt priekš plova. Man ļoti patīk nerūsējošais tērauds, bet nerūsējošo tēraudu uz tā mēs nevaram, kā es teicu, tas testeris uzsist oliņu, un tā smuki noslidināt. Tur noteikti eļļu vajag. Mums ir panna, tātad tāds pamatīgs pirkums, kas noteikti nebūs pats lētākais, jo mēs nepērkam pannu ne nedēļai, ne vienam mēnesim. Es gribētu teikt, vismaz gadam. Ja labi apietās, man ir pannas, kas iet arī 2 gadi, bet ar pārklājumiem, bet nav tā, ka īpaši vairāk, vienalga pēc tam jāpērk cita ir. Es neesmu pārtikas tehnologs, esmu vienkārši ārsts, kuram ļoti patīk gatavot. Es skatos, man patīk tas, ja es redzu šajā te nosaukumā keramikas pārklājums, Un tā keramika ir ļoti labi kopšanā un kamēr arī tiešām nav saskrāpēta, var iztikt praktiski bez taukvielām. Bet ja mēs to pannu saskrāpējam, protams, nejauši mēs uzņemam tās ķīmiskās vielas pastiprināti. Protams, un tas tad būs atkarībā no produkta. Visvairāk jau reaģē ar materiālu, kur ir kaut kāda skābīte. Piemēram, alumīnija folija, kas nav nekāda panna, bet ja mēs gribam cepeškrāsnī kaut ko cept un izdomājam, ka mēs virs gaļas liekam citronu, kādu citu skābu, tad mēs arī tomēr varam sagaidīt, ka caur šo te alumīniju un skābi būs kādas reakcijas. Ne jau tā, ka uzreiz cilvēks ir jāved uz slimnīcu, bet katrā ziņā par šo te kontamināciju, respektīvi, lai mēs maksimāli maz ļautu no materiāla iesūkties tajā ēdienā. Patiesībā tas, kas nav liekams uz plīts, ir stikla pannas, ko var cepeškrāsnī, un tas ir ideāls materiāls. Tā kā stikls vienkārši ir visneitrālākais, stikls ir vislabākais gan kā panna, gan arī uzglabāšanai. Lūk, te mēs redzam arī pieminētos stikla traukus, tātad šis konkrēti ir uzglabāšanai, bet mēs redzam arī, ka tā cena ir tāda augstāka, jo te mums ir ļoti daudz dažādi plastmasas uzglabāšanas trauciņi. Kā tad īsti? Jā, protams. Ir. Tā plastmasa visa ir slikta plastmasa? Nē, noteikti nē. Un tad, kaut vai mēs paņemam, droši vien, kad šeit gan es neredzu tādas kaut kādas neona krāsas, es droši vien, ka nepirktu, es atvainojos, tirgū vai kaut kur kādās būdiņās no rokas tādas kastītes, man liekas tomēr veikalā labāk. Un tad atkal jāliek brilles un jāsāk skatīties, te ir ar ļoti sīkiem burtiņiem. Pirmais, kas mums jāskatās, ir 3-stūrītis ar 2 burtiem PP, un te ir cipariņš 5. Un es gribu visiem silti ieteikt, 5 ir tas labākais. Tā kā kādreiz skolā bija atzīme 5, dod 5, varbūt arī 2 un 4. Tie arī nav īpaši slikti. Bet, ja mēs redzam 7 vai 6, tas un 3, bet atceramies to ciparu 5. Bet ko tas 5 norāda? Kas tā ir par simboliņu? Tā ir konkrēts plastmasas veids, jo tās plasmas jau acīm redzam var būt ļoti dažādas. Piemēram, ja mēs paskatīsimies uz minerālu ūdens plastmasas pudeles, tur būs 1. Tas ir petam šīm te pudelēm, viņas nav domāts daudzkārtējai izmantošanai. Šīs kastītes jau nav jāmet pēc katru reizi ārā, vēl jo vairāk. Te ir smuka zīmīte. Pirmkārt, te ir glāzīte un dakšiņa, tātad tas ir pārtikai.
Nu, droši vien pogas arī var glabāt, bet pārtikai. Tālāk te ir sniegpārsliņi. Tas nozīmē, ka var saldēt. Jā, un tur ir mīnus 40 grādi arī norādīts. Jā, diez vai kāds mēs tādā salā. Jo, manuprāt, nebūtu labi paņemt iepirkumu maisiņus un tajā saldēt. Jo, tomēr tā zīmīte ir svarīga, sevišķi, ja mēs 2, 3, 4 mēnešus. Šeit tad arī parādās, ka var mikroviļņos droši likt. Un tas, ko es gribētu noteikti pateikt, ka ja mēs kaut vai leduskapī šādu trauciņu liekam, mēs esam izvārījuši zupu, piemēram, un domājam, mēs rītā paņemsim līdzi uz darbu, uzsildīsim šo trauku, var sildīt, viss ir labi. Nekādā gadījumā karstu te nevajag liekt. Tāpēc, kad teorētiski pastāv iespēja, ka tas produkts sadarbosies arī ar vislabāko plastmasu, un sevišķi, ja tur būs tauciņi klāt, un zupai bieži vien ir kāda olīveļa vai kāds gaļas tauciņš, respektīvi plastmasa nemīl karstu. Bet nav jau nekas sarežģīti atdzesēt zupu, ieliet un tad ielikt smuki 3 kārtiņās, un katram ģimenes loceklim ir līdzi pusdienu kārbiņa, kas, manuprāt, mūsdienās ir fantastika, ja mēs pēc iespējas vairāk gatavojam mājās. Jo viena lieta, ka mēs cepam pannā, otra lieta, ka mēs glabājam, bet ka mēs pēc iespējas mazāk pērkam ultra pārstrādātu pārtiku. Ja mēs gribam pēc iespējas saudzīgāku cepšanu, mēs nekad pat uz labākās pannas nevaram pieļaut, kad parādās dūmi. Tātad temperatūra ir pa augstu. Visām eļļām ir tāds dūmošanas punkts, bet tas nenozīmē, ka jo augstāks dūmošanas punkts, numur 1 ir avokādo eļļa, kas, starp citu, ir ļoti laba. Piemēram, arī salspuķa eļļai ir augsts dūmošanas punkts, bet tā galīgi nav laba cepšanai. Viena lieta ir eļļu taukskābju sastāvs. Ir eļļas, kurās ir visvairāk polinepiesātinātās taukskābes, salspuķa eļļa, kukurūza, sojas eļļa. Šīs eļļas ir ļoti jūtīgas pret karstumu. Šī te ir tāda, kur ir augsta šī te olejskābe, ja, ir tāds, ne visos veikalos arī nopērkam. Un jūs redzat, arī cena pavisam būs atšķirīga, ja mēs skatīsimies tajā flangā, kur ir salspuķu eļļas plastmasas pudelēs. Es gribētu uzreiz teikt, ka visuniversālākā eļļa, kurā var gan cept, gan likt salātiem, ir extra virgin olive oil. Mēs te redzam, te ir dažādu firmu. Protams, ir, pirmkārt, es noteikti teiktu, atkal jūs redzat, iepakojums ir tikai stikls, pie tam tumšs stikls. Noteikti paskatīties derīgumtermiņu, jā. Un šajā eļļā var gan cept, gan likt salātiem. Bet atkal neviena eļļa, katrā ziņā ar viņu apieties tā drausmīgi, drastiski tā, ka, lai tur tie dūmi, to nevajadzētu pilnīgi nekad. Gadus 20 atpakaļ piena tauki tika kritizēta līdz ārprātam. Tā, ka vispār nekad un nemaz, tad šobrīd piena tauki ir rehabilitēti. Es gan neteiktu, ka var ēst daudz, jo pamatā tomēr ir apmēram 50% piesātināto taukskābi, pat vairāk. Un sevišķi cilvēkiem, kuriem ir zema blīvuma holesterīns, triglicerīdi paaugstināt, būtu jāuzmanās. Es pat kaut kur izlasīju, kad vispār 1, 2 tādas mazas teikarotītes dienā, bet tas kopumā arī citiem, ja, ne tikai šiem pacientiem. Bet es visu laiku biju ļoti kritiska par tā saucamo G sviestu, jo vispār piena taukos jau ir pēc no dabas ir transtauki. Nav daudz, bet viņi tur ir. Un mums arī bija viens maģistra pētījums, kur karsējot sviestu, šie te transtauku daudzumi pieauga. Speciāli palasīju pamatīgi literatūrā zinātniskā, kad, ja sviests ir pareizi gatavots, tad milzīgi daudz to transtauku nav, bet tomēr ir. Bet šie te G sviesti ir daudz stabilāki. Jā. Te, protams, jā, varam ņemt šādu. Respektīvi, šajā sviestā praktiski nav ūdens, nav olbaltuma pēdas, nav arī šī te laktozīte. Varētu teikt, ka tie gandrīz 100% tauki. Līdz ar to derīgu varētu arī glabāt pat ne leduskapī. Un, protams, ir šī te atšķirīgā garša, tāda nedaudz tāda riekstaināka, bet
Es tomēr gribu teikt, ka atcerēsimies, tauku ir ļoti daudz un garšīgi tauki, ja? Un ka var apēst daudz vairāk par tām 2 mazām teikarotītēm. Un, protams, tas ir atkarīgs, vai cilvēks fiziski aktīvs, viņš piedalās Rīgas maratonā, vai viņš Skatās Rīgas maratonu. Vai viņš skatās uz dīvāna, jā, un dzer alu un piekož sieriņu, jā. Tā kā, protams, atkarībā no tā, cik vispār mēs enerģiju varam uzņemt, bet jā, šīs sviests pie gatavošanas noteikti ir izturīgāks, stabilāks nekā sviests, kas nav apstrādāts. Nu, mēs esam nonākuši pie kartupeļiem, kas latvietim jau ir otrā maize. Un kartupeļs arī neietilps tajā grupā, ko mēs saucam par dārzeņiem, jo satur daudz cietas. Visi produkti, kas satur cieti, tā skaitā, protams, tie ir visi produkti, kas ir cepti no miltiem, tātad no graudiem. Šeit ir ļoti svarīgi nesadedzināt. Un šeit tas zelta princips, lai nav šī te brūnā krāsa. Un, ja mums ir laba panna, mēs esam izvēlējušos labu eļļu, bet mēs paņemam kartupeli un sacepam diezgan brūnu, mēs iegūstam akrilamīdus. Un akrilamīdi ir ar ļoti lielu potenciāli dažādiem audzēju veidiem. Respektīvi, visu, ko sliktu, var pierakstīt akrilamīdam. Respektīvi, ja mēs cepam kartupeļus, baidamies no šīs te brūnās krāsas. Viņi var būt tikai gaiši dzelteni. Tomēr ir reiz, ka mēs to kartupeli gribam ceptu, nepriecājamies par koši brūnu kartupeli, jo tas stāsts par to, ka oglīte jau nevienam kuņģim sliktu nav nodarījusi. Šeit atkal tas nākamais atkal pa cepšanu gaļa gan nesaturēs cieti nemaz, bet ir šašliku sezona. Neēdam sadegušu gaļu, un tas ir tik briesmīgi, sevišķi, ja tā ir kakla karbonāta, kurai ir tauciņš klāt. Un cepot virs oglēm, tie tauki pilni ceļās atpakaļ uz augšu, mēs dabonam pilnu buķetu visu šīs ķīmiskās vielas. Pētnieku viens no ieteikumiem bija rūpīgi, kārtīgi nomazgāt dārzeņus un augļus. Kas ir rūpīgi? Man jau interesē tās detaļas, kurā brīdī tas būs gana, lai es varētu justies droši, ka es to ābolīti var ēst ar visu to miziņu. Jā, visdrošāk, protams, ir ēst savā dārziņā izaudzētus. Nākamais variants varētu pirkt bioloģiski audzētus, bet ja mēs veikalā šādus, es pati tā nedaru, bet tas nav, es neesmu labs piemērs, šādus ābolus ieteikt siltā ūdenī ar birstīti. Tomēr izmantot kaut kādu papildus līdzekli. Es neteiktu droši vien veļas pulveri vai kaut kādu tādu, protams, ka ne. Un pat tad, ja mēs to mizu mizojam. Un šeit, piemēram, var redzēt visus citrusus. Šajā pusē arbūzi, melones, vienalga visi iepriekš ir jānomazgā. Mēs nezinām, kādā veidā viņi atkļuvuši līdz mums, kādās mašīnās, tvertnēs, roku kontakts. Tātad jāmazgā ir pilnīgi viss, ieskaitot arī salātiņus, kas ir iepakoti.